Pēkšņi mans Twitteris ir pilns ar kaut kādiem krievu valodā, tādiem uzbrukošiem ierakstiem, kas mani sāk apsaukāt. Fašists, rusofobs, nacists. Kas ir 3 šķietami nevainīgākās lietas pasaulē? Kucēni, kaķēni un, vismaz man, Lauris Reiniks, mākslinieks. Dzied jau gadiem, nevienam nepiesienas, božī aduvančik. Bet ne, Krievijas propagandas mašīna nešķiro, ko ēst brokastīs. Šoreiz Lauri, kuru troļļi padarīja par visa krieviskā nīdēju un nacionālisma atzimšanas vēstnesi. Parādīsim, kā tas notika. Kā kļūt par rusofobu krievu valodas ienaidnieku un nacistu Krievijas mēdīju acīs? Ļoti vienkārši. Nesen Krievijas ziņu portālu un interneta troļu uzmanību izpelnījās dziedātājs Lauris Reiniks. Pēkšņi mans Twitteris ir pilns ar kaut kādiem krievu valodā, tādiem uzbrukošiem ierakstiem, kas mani sāk apsaukāt. Fašists, rusofobs, nacists. Lidojot no Stambulas uz Rīgu ar Turkish Airlines, Lauris Reiniks publicēja Twitter ierakstu, kritizējot aviokompānijas stjuartu valodu zināšanas. Cienījamie Turkish Airlines, lūdzu pasakiet saviem stjuartiem, ka Letonija ir Latvija turku valodā. Laipni lūdzam lidojumā uz Rīgu Letonijā nav jēgas angļu valodā, un arī pēc nolaišanās bye-bye un dasvidaņie jāizstāj ar bye-bye un uz redzēšanos. Ieraksts tika publicēts 6. martā. Dažu stundu laikā parādījās pirmie komentāri. 7. martā pamodās interneta troļi ne tikai Twitterī, bet arī Facebook un Instagram. Lauris, нужно было выйти и идти пешком. Какой же долб. Подожди, скоро запоешь по-русски. Знаю, что доживу до момента, когда латыши вымрут. Lielākā daļa no šiem Twitter kontiem tika izveidoti tajā pat dienā, citi radīti, lai pārpublicētu Krievijas mēdīju ziņas, īpaši tās, kas izsmēja Ukrainu, NATO, arī Baltijas valstis. Es paskatījos, ko viņi vēl raksta. Tas stils un tas viss, kā viņi raksta, bija tieši tāpat, kā viņi man raksta. Par šīm tēmām viņi tā kā kurina. Un tad sākās otrā fāze. Reinika Twitter ierakstu sāka pārpublicēt ziņu portāli. Sākumā Latvijas krievu valodā rakstošie BBLV un Focus.lv. Abos ir identiski raksti. Tālāk ziņa parādījās Latvijas Sputņika krievu versijā. Rakstā tiek vēstīts, ka Latvijā krievu valoda netiek atzīta par valsts valodu, un šajā sakarā valstī bieži notiek konflikti, piemēram, veikalos, sabiedriskajā transportā. No Sputņika ziņa aizlidoja tālāk uz dažādiem Krievijas ziņu portāliem. Lenta.ru rakstu papildināja ar ziņu par to, ka Latvijā pilnībā atsakās no skolu izglītības krievu valodā, norādot, ka krievu valoda skolās ir aizliegta. Ziņu par to, kā Reinikam nepatika apkalpošana lidmašīnā, pārpublicēja pat žurnāla Cosmopolitan Krievijas redakcija. Visas šīs ziņas vieno skaidrs mājiens, kā Latvijā krievu tautības cilvēki tiek diskriminēti, kā latviešiem krievu valoda riebjas, un vispār drīz tādi laiki pienāks, ka jums Latvijā visiem krievu valoda ļoti noderēs. Bet mēs domājām par Sandri Bergmani Rīgas satiksmē. Atcerieties, Rīgas domes deputāts, viņš arī bijušais konsultants, solīja pastāstīt par savām konsultācijām, un šoreiz tiešām solījumu turēja. Veicinājis darbinieku motivāciju. Viņus intervēti, lūdzu atsaucieties, piedalījies aptaujas izstrādē par būvmateriālu veikalu precēm, sniedzis priekšlikumus sporta spēļu org komitejai. Un vēl tādā garā. Visu atskaiti publicēsim atsevišķi. Tikai atgādināšu, 2017. gadā viņš par šīm konsultācijām saņēma 14 500 eiro. Bergmanis pats gan gribēja uzsvērt, no šīs summas vēl nodokļus nomaksājis. Vai pamatoti visas šīs konsultācijas ir sniegtas, tērēta nauda, īpaši uzņēmumā, kas, kā mēs redzam, ir uz maksāt nespējas robežas? Saprotiet, tas nav, tā nav mana kompetence, lai to vērtētu, un es domāju, arī jūsu kompetence nav. Jautājums ārpus mūsu kompetences. Kāpēc tad aizgājāt no Rīgas satiksmes kopā ar Saskaņas un gods kalpot Rīgai konsultantu ordu? Es jums pateikšu par to aiziešanu. Mēs solidāri, vienkārši saprotot, ka mēs esam absolūti tīri, mēs esam pārbaudīti un tā tālāk, bet vienkārši par cik ir tāda problēma notikusi ar uzņēmumu, mēs kā deputāti
kuri arī ir morāli atbildīgi par to. Ja? Tātad uzņēmāmies atbildību un visi solidāri aizgājām prom. Es esmu atbildīgs, jo esmu atbildīgs un, protams, solidārs. Ja nebūs darba, ejiet hip-hopā. Kamēr visādi pietuvinātie konsultanti pārpludinājuši pašvaldības uzņēmumus, darbinieku trūkst, kur tos tiešām ļoti vajag. Katastrofāli trūkst ārstu un medmāsu, un tos, kas tomēr ir nevis uz rokām nesā, bet izdzen un savā ziņā apkrāpj. Īs ieskats vienā no nejēdzībām – virsstundu ilūzija. Kā ārsti un medmāsas padarīti par sistēmas ķīlniekiem? Ja ārsti un medmāsas strādātu tikai vienu slodzi, jeb 168 stundas mēnesī, pacientiem būtu mazāk konsultāciju, procedūru un operāciju. Vienkārši nebūtu, kas tās veids, pat par maksu. Darba likums nosaka, cik stundu drīkst nostrādāt. Lai ārsti un medmāsas likumīgi varētu strādāt vairāk, līdz 2018. gada beigām pastāvēja pagarinātā normālā darba laika sistēma. Tā nebija taisnīga, jo par stundām, kas pārsniedza slodzi, mediķiem nemaksāja dubultā kā citās profesijās. Normāls vai pagarināts, uz jau nosaukumā ietverto loģikas kļūdu bieži norādīja nozarē strādājošie. Netaisnību atzina arī Satversmes tiesa. Tagad mediķiem par papildu darbu jāmaksā kā visiem dubultā. Virsstundām gan ir limits – 8 stundas nedēļā. Darbinieku trūkuma dēļ medicīnā ar to nepietiek, tāpēc Saeima noteica, ka mediķi ir izņēmums un drīkst strādāt 2 reizes vairāk. Tomēr slimnīcas apgalvo, ka maksāt par virsstundām dubultā nevienmēr var atļauties. Tāpēc ārsti un medmāsas spiestas ceļot. Nostrādājot slodzi vienā vietā, par katru nākamo stundu ieslēdzas skaitītājs par dubultu samaksu. Aiziet uz citu darba vietu, tās pašas stundas sāk skaitīt no nulles, bez dubultas samaksas. Tā tiek apiets darba likums. Nesamaksāts, cik pienākas, un neviens neskaita kopējās stundas. Tādēļ neviens nezina, cik noguris ir ārsts vai medmāsa. Sistēmas uzturētāji uz to pievar acis, jo tikai tā var nodrošināt, ka cilvēkus ārstē pašreizējā apjomā. Par mediķu trūkumu lasiet TVNet un Rebaltika, un neesiet vienaldzīgi arī pret sevi. Pilni kapi neaizstājamu cilvēku. Līdz nākamajai reizei!